Šajā ciklā, kā parasti šajos koncertos, mēs ļaujam dažādu paudžu, dažādu stilu, dažādu laikmetu komponistiem sarunāties par eksistenciāliem lieliem jautājumiem. Un šoreiz tas galvenais sarunas vedējs ir spāņu izcilais 16. gadsimta komponists Tomas Luis de Victoria, Vatikāna mūzikas vadītājs ilgus gadus savā dzīvē, kura misa salve, kā jau gandrīz visi Tomas Luis de Victorijas sacerējumi, tas ir izcili skaists, ļoti krāšņs, izvērsts, polifons, astoņbalsīgs skaņdarbs, tāda īsta skaņu glezna. Tomas Luis de Victoria šoreiz sarunāsies ar Johannes Brāmsu, kurš bez visām citām savām brīnišķīgajām muzikālajām kvalitātēm ir arī ļoti slavens arī ar to, ka viņš ir dziļi pētījis gan baroka, gan renesanses laika mūziku un atsaucas uz 16. gadsimta rakstību viņa divās motetēs, kuras mēs dziedāsim šajā koncertā, ir acīm redzams. Eksistenciāls jautājums. Pirmā no šīm motetēm saucas Kāpēc Dievs ir devis gaismu nepilnīgajiem, ierobežotajiem radījumiem, kas mēs cilvēki esam? Kāpēc mums ir jāapzinās savas traģiskās, objektīvās dzīves robežas un sāpes? Un tad pats Brāms dod tam arī tādu skaistu atbildi gan mūzikā, gan tekstā. Un tad vēl šajā sarunā piedalās veseli 3 mūsdienu komponisti, Brita Bystrēm, kuras skaņdarbs 2 mēneši patiesībā nav garīga rakstura tekstu, bet viņš ir tāds ļoti brīnišķīgs filozofisks, tāds mirkļa un esības tvērums, kas arī estētiskā ziņā, manuprāt, ārkārtīgi skaisti papildina šo koncertu programmu. Un tad vēl 2 ļoti nozīmīgi autori, ukraiņu komponiste Viktorija Vita Poļevā, kuras 2 skaņdarbi ir savā ziņā Arvo Pērta mūziku, mūzikas rakstības stilu atainojoši 2 skaņdarbi, kas ir veltījumi Diamātei. Un beigās radiokora draugs, diemžēl pirms pāris mēnešiem mūžībā aizgājušais angļu komponists Ivans Mūdijs, un viņa pats pēdējais skaņdarbs sardīniešu tēvreize, tad tēvreize sardīniešu valodā, ir veltījums Latvijas radiokorim. Šis būs pasaules pirmatskaņojums, un man jāteic, ka lielākā daļa no šīs mūzikas, izņemot Brāmsu, manuprāt, Latvijā nekad agrāk nav skanējusi. Tā kā mēs visus laipni aicinām 19. aprīlī uz Svētā Jāņa baznīcu.